ir pulkstens 3. Es domāju, ka mēs arī attiecīgi sākam. Jūs droši varat prezentācijas laikā savus jautājumus rakstīt čatā. Es ik pa laikam apskatīšos uz šiem te jautājumiem. Ja tie jautājumi būs tādi, kur es redzēšu, ka semināra laikā es jums par to arī stāstīšu, tad es neatbildēšu, bet ja būs kāds jautājums, kur man liksies, ka ir tieši tagad jums arī jāatbild, tad es atbildēšu. Bet tā semināra beigās arī ir paredzēts, teiksim, tā kā laiks jūsu jautājumiem, vai arī tad es vienkārši pārlasīšu čatu un sniegšu šīs atbildes. Lūk, tad, jā, attiecīgi tēma fiziskās aktivitātes, to veidi un nozīme. Tad šīs semināra mērķis ir jums pastāstīt, varbūt arī daudziem jau vispār zināmas lietas. Visi mēs zinām, kad ir jāsporto, ir jākustās, bet šeit es centīšos pastāstīt varbūt vairāk, kāpēc ir jākustās un kādam ir jābūt, kādai ir jābūt slodzei, kādai ir jābūt intensitātei. Un iekļaušu, protams, arī Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas, kur ir izstrādājuši šīs te vadlīnijas, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem. Tā, viens. Lūk, tad kāpēc ir vispār jāveic šīs te fiziskās aktivitātes? Tas palīdz novērst sirds un asinsvadu slimības, vēzi, diabētu. Par šo es arī runāšu arī smalkāk, sīkāk turpmākajos slaidos. Mazina depresiju, uzlabo domāšanu, mācīšanās, spriešanas prasmes, stiprina imunitāti, uzlabo ikdienas funkcionālās spējas, piemēram, spēks smaguma pārvietošanā vai kaut vai lokanība ir nepieciešama, lai mēs varētu arī aiziet savus kurpešņurus, un varbūt, kas ir mazāk dzirdēts, arī palielina kaulu blīvumu, kā rezultātā mazinās lūzumu iespēja pie kritieniem. Izplatītākās slimības ir vispār mūsdienās, no kā arī ir šī mirstība potenciāli augstāka, ir sirds asinsvadu slimības, konkrēti viena no ir artērijas sieniņās uzkrājas taukainas nogulsnes, tā ir tā ateroskleroze, kā rezultātā artērijas kļūst mazākas, un, teiksim, tur nepieplūst pietiekoši daudz asinis. Koronārās sirds slimības saistās ar to, ka pati sirds nespēja sevi apgādāt ar pietiekoši daudz asinīm, veidojas sirds mazspēja, veidoties sirds mazspējai sirds neizsvieš pietiekoši daudz asiņu, un attiecīgi tad asinis nav pietiekoši daudz, lai apgādātu mūsu organismu ar skābekli un uzturvielām. Un hipertonija, kas ir paaugstināts asinsspiediens. Onkoloģiskās slimības, aptaukošanās ar nervu sistēmu saistītas slimības, un Pasaules veselības organizācijas vadībā ir veikti plaša mēroga pētījumi, lai noskaidrotu tieši šo slimību cēloņus. Un par vienu no svarīgākajiem riska faktoriem tika atzīts tieši šis mazkustīgais dzīvesveids. Protams, tas nav vienīgais faktors, tas ir faktoru kopums, bet šo riska faktoru cilvēks spēj novērst, ieviešot savā dzīvē kustību. Un, attiecīgi, par profilakses līdzekļiem cīņai pret sirds un asinsvadu slimībām un citām izplatītām slimībām tiek ieteiktas šie fiziskie vingrojumi. Šeit es vēlos jums demonstrēt vienu pētījumu, kāda ir saistība starp fiziskām aktivitātēm un saslimstību ar sirds un asinsvadu slimībām. Un te šajā pētījumā tika tieši analizēti cilvēkam ir šī sirds mazspēja gadījumi. 13 gadus šie cilvēki attiecīgi tika novēroti, pētījums ir 16. gadā veikts. Un šiem cilvēki attiecīgi pētījuma laikā tika dotas cilvēkiem dažāda veida fizisko aktivitāšu slodzes, un pēc tam skatīts ilgtermiņā, kā šīs fiziskās aktivitātes ir uzlabojušas šos veselības rādītājus. Un ko mēs šeit varam redzēt? Mēs varam šeit redzēt šo procentuālo iespēju saslimt ar sirds mazspēju. Savukārt šajā līknē mēs redzam minūšu skaitu nedēļā ar fiziskām aktivitātēm, kas ir augsta intensitātes fiziskās aktivitātes. Lūk, ja, piemēram, mēs redzam, ka 65 minūtes nedēļā augstas intensitātes aktivitātes samazina risku saslimt ar sirds mazspēju, bet mēs ļoti skaidri redzam, ka palielinot šo slodzi,
līdz pat 270 minūtēm nedēļā, ja augstas intensitātes aktivitātes. Nākamajos slaidos jums stāstīšu, ko nozīmē šī augstā intensitāte, tad būtiski samazinās attiecīgi risks saslimst ar šo te sirds mazspēju. Nu, teiksim, jā, tāds pētījums, kas parāda šīs te saistības. Šeit ir vēl viens pētījums, arī, kur tika skatīti tā kā saistības, fizisko aktivitāšu saistības starp attiecīgi mirstību. Šeit pētījumā tika ņemti vērā dalībnieki un tad tie faktori, kas ietekmē šo te mirstību, un arī pētījums ir veikts 20. gadā, un šeit tika analizētas arī tā kā dažādu fizisko aktivitāšu veidi. Respektīvi, šeit attiecīgi nav nekādas veiktas fiziskās aktivitātes, un mēs redzam, ka tas mirstība, nu, viņa, teiksim, ja cilvēkam ir kaut kādas potenciāli šīs saslimšanas, tad tā līkne arī, nu, teiksim, tā kā nepazeminās. Bet, ja mēs šeit, piemēram, šiem cilvēkiem dodam spēka treniņus, tad attiecīgi samazinās risks saslimt, ja, teiksim, ar konkrētām slimībām. Šeit, ja mēs dodam cilvēkam konkrētu fizisko aktivitāti, kas ir izturības treniņi, kardio treniņi, par to es jums stāstīšu, tad arī būtiski samazinās, bet visaugstākie, labākie rādītāji tad, ja mēs apvienojam gan šo kardio izturības slodzi ar spēka treniņiem, tad attiecīgi šie te, nu, rādītāji ir visaugstākie. Līdz ar to tad Pasaules veselības organizācija 21. gada savā stratēģijā arī apstiprināja, ka uzturs, fiziskās aktivitātes un veselības globālo stratēģiju un kā pirmo reizi saistot kopā divas prioritātes, ja? Lietas, kas visvairāk arī ietekmē sabiedrības veselību. Tas ir uzturs un fiziskās aktivitātes. Kāda ir statistika Eiropā? Un jaunākie Pasaules veselības organizācijas dati, principā tas ir tāds svaigs raksts, 22. maijs, liecina, ka katrs 3. iedzīvotājs Eiropas Savienībā nav pietiekami aktīvs. Mēs redzējām tos pētījumus iepriekšējos, cik ļoti īstenībā šīs fiziskās aktivitātes ietekmē veselības rādītājs, bet, nu, redziet, statistika ir tāda, ka katrs 3. nav pietiekami aktīvs. Un ja visi Eiropas Savienības iedzīvotāji nodarbotos ar vidēji intensīvām fiziskām aktivitātēm vismaz 105 minūtes nedēļā, tas nozīmē principā 5 dienas, 30 minūtes mēs veicam šo te fizisko aktivitāti, tad mēs varētu novērst vairāk nekā 10 000 nāves gadījumu gadā, un kas vēl ir ļoti būtiski, un kāpēc par šo te veselību ir jādomā nevis tikai tādā individa līmenī, kad mēs katrs par sevi pats esam atbildīgi, bet arī tādā valsts līmenī, tāpēc, kad ja katrs cilvēks rūpēsies par savu veselību ar fiziskām aktivitātēm, tas ļaus arī ietaupīt veselības aprūpē diezgan daudz šos te līdzekļus. Konkrēti šajā gadījumā par Eiropu kopumā tiek minēts, ka ietaupīt 8 miljardu eiro apmērā gadā uz veselības aprūpi. Kāda ir statistika Latvijā? Jeb cik aktīvi mēs esam Latvijā? Tad tāds pēdējais aktuālākais pētījums, kas ir veikts 2022. gadā, to ir veicis slimību profilakses centrs, SPKC centrs. Šāds pētījums tiek veikts ik pēc 2 gadiem. Nākamais būs šogad, parasti viņa veids viņu vasarā. Šajā pētījumā tiek noskaidroti vairāki parametri, bet, nu, konkrēti man interesē tieši šis jautājums, cik bieži attiecīgi cilvēks brīvajā laikā veic vismaz 30 minūšu ilgus fiziskus vingrinājumus līdz tādam vieglas elpas trūkumam vai līdz tādai, nu, svīšanai. Nu, tā būtu tā augstās intensitātes treniņš, kas arī dod to vislielāko ietekmi uz mūsu veselību. Un tad cik daudz kaut ko tādu dara? Nu, jūs varat redzēt dažas reizes gadā vai retāk. Principā puse no Latvijas iedzīvotājiem neizpilda Pasaules veselības rekomendācijas, ja?
4,9% ir tie, kas izpilda to minimumu, un tas minimums varētu būt tas, kas ilgtermiņā arī veicinātu viņu šo te, tā kā noturētu viņu veselīgumu. Tāda ir statistika. Kas ir šis te veselīgais dzīvesveids, ja, un kādam tad šim veselīgajam dzīvesveidam būtu jābūt, lai mēs attiecīgi sevi pasargātu no dažāda veida saslimšanas riskiem? Tad, principā, pamatā ir kustība, tās ir ikdienas fiziskās aktivitātes. Mēs redzam šeit piramīdas pašā pamatā, kas ir šīs ikdienas fiziskās aktivitātes. Par to gan mēs, man šķiet, runājam sabiedrībā, kad ir vairāk jāsoļo. Es zinu, ka ir ļoti daudz darba vietas, kas arī veicina tādas sacensības taisa un nodarbināties soļo, vāc soļus. Mēs mēģinam tomēr iet pa kāpnēm, nevis izmantot liftu. Teiksim, tādas staigājam ar suņiem, veicam mājas darbus, ja. Tā kā cenšamies vairāk staigāt ar kājām, tās ir tās ikdienas fiziskās slodzes, kuras jūs varat darīt, ikdienu. Tas ir tā kā pats pamatiņš. Bet otrais, par ko es arī tālāk webinārā stāstīšu, vairāk ir tieši šī intensīvā fiziskā slodze, kas arī dod tālāk to lielāko efektu uz veselību. Un tās sastāvā attiecīgi ir aerobās fiziskās aktivitātes, tas ir kā izturība vai varbūt kardio, ja, tā kā treniņi, un, protams, spēka vingrinājumi, lokanības vingrinājumi. Un, protams, ko mums iesaka ierobežot pasīvas darbības, ja, teiksim, ierobežot šo sēdēšanu pēc iespējas vairāk. Protams, veselīga dzīvesveida sastāvdaļa arī ir uzturs, ir miegs, ir darba un atpūtas balans un vēl daudz dažādi citi faktori, par kuriem šajā seminārā es nerunāšu. Par miegu 10. jūnijā runās mana kolēģe Simona. Jā, tad varbūt par kādiem citiem tematiem arī kādreiz Sunstārs uztaisīs šo semināru. Tad saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām ieteicamās fiziskās aktivitātes pieaugušajiem, un pieaugušie skaitās vecuma posmā no 18 līdz 64 gada vecumam. Kas tad ir tās ieteicamās aktivitātes? Ir 3 pamata aktivitātes. Tātad vismaz 150 līdz 300 minūtes nedēļā ir vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes, vai 75 līdz 150 minūtes ir augstas intensitātes fiziskās aktivitātes. Tieši šis pirmais arī nodrošina mums šo sirds un asinsrites treniņu, jeb kardio. Teiksim, stiprina mūsu sirdi. Sirdi ir jābūt stiprai, jo sirds, tā teikt, ir kā pumpīts, kas pumpē šīs asinis un ar asinīm aiznes uz pārējiem orgāniem visas nepieciešamās uzturvielas un tāpat tās arī skābekli. Tas ir pirmais, tas ir pamats. Otrais, vismaz 2 reizes nedēļā ir jābūt arī spēka vingrinājumiem. Un šie spēka vingrinājumi ir nepieciešami ne tikai muskuļu stiprināšanai, kā mums var šķist, bet arī pašu kaulu stiprināšanai. Kā trešais, protams, ikdienas funkcionālā spēja uzlabošanai ir labi iekļaut dažādu veidu lokanības un arī veiklības šos vingrinājumus. Un, protams, ieteikums ir izvairīties no mazkustīga dzīvesveida, jeb kustēties. Ko darīt, ja mēs esam iesācēji? Ja mēs neesam kādu laiku, teiksim, neko darījuši, kā mums atsākt šo fizisko slodzi? Šeit ir svarīgi ievērot šo pakāpenības principu un redzēt, bet tāpatās jau pat iesācējiem iesaka 30 minūtes dienā veikt šīs fiziskās aktivitātes šajā kaut vai vidējā intensitātes slodzē. Ja? Un arī gadījumā, ja cilvēkam arī ir bijušas kāds veselības problēmas, tieši tāpatās iesaka kustēties. Jā, tad par to pirmo sadaļu, par vidējās un augstas intensitātes fiziskām aktivitātēm. Ko nozīmē šīs intensitāte, kā mēs to varam noteikt? Vidējā intensitāte nozīmē, kad ir 60 līdz 70% no mūsu maksimālā pulsa mēs veicam slodzi. Augsta intensitāte nozīmē, ka 70 līdz 80% no maksimālā pulsa slodze, ko mēs veicam. Tā ir mūsu šī sirds frekvence.
Kā mēs šo lietu varam izmērīt? Šeit es jums piedāvāju 3 tādas izplatītākās formulas, pēc kurām mēs varam aprēķināt savu maksimālo pulsu. Piemēram, 220 mīnus 20 gadi, maksimālais puls man ir 200, tas nozīmē 60 līdz 70%. Tur var izskaitīt, cik tas ir mans puls. Un tad sanāk, kad šo te es izmēru, un tad es zinu, kas priekš manis ir tie 60-70%, vai kas priekš manis ir tie 70-80%. Tad attiecīgi šajā pulsā mēs veicam fiziskās aktivitātes. Kā vislabāk mērīt pulsu? Ir pulksteņi, tas ir tāds populārākais veids, bet ja mēs tiešām gribam tā nedaudz nopietnāk šim jautājumam pieiet, es ieteiktu iegādāties pulsa josteņas, kuras attiecīgi liek zem krūšu daļas, jo tā vislabāk nomēra tiešām šo te pulsu. Un tad uzliekot šo pulsu josteņu, viņas ir daudz un dažādas. Googlē varat apskatīties, pameklēt, teiksim, ja kādam būs īpaši interese, varu arī pēc tam ieteikt, kaut kāds populārākās, piemēram, tad tās vislabāk mums spēs palīdzēt šo te slodzi tā kā nodozēt. Tad ir nākamais jautājums, kas ir tās aktivitātes, kas mums dod to vidējo vai augsto slodzi? Brīvā dabā vai telpās, tad tā varētu būt soļošana, tā ir nūjošana, tā ir riteņbraukšana, tā arī ir skriešana. Bet šeit ir jāuzmanās, jo tāpēc arī tās aktivitātes ir daudz un dažādas, lai katrs no jums varētu sev to piemērotāko paņemt. Ja cilvēks nav ilgi kustējies, tad skriešana noteikti nebūs tā, ar ko sākt, jo ar skriešanu jums puls būs jau virs 80%, kas ir paaugstinātais puls. Tā arī drīkst, bet tur nedaudz cita veida metodika tad jāpielieto. Bet principā, tā būtu tāda ātra iešana. Nūjošana arī ir ļoti laba lieta, tāpēc, ka nūjošanā mums iesaistās vēl arī roku, tā kā augšējā muskulatūra, teiksim, un tā arī palīdz mums varbūt to pulsu arī noturēt no tiem 70 līdz 80%. Peldēšana, skrituļošana, slidošana, slēpošana, dejošana, ritmiska vingrošana, bet ar dejošanu arī ir jāuzmanās, jo, piemēram, tāda zumba ir ļoti aktīva dejošana, kur atkal cilvēkam, kurām ir zems šis sagatavotības līmenis, viņam varētu būt tieši tas paaugstinātais puls, jo mums arī nav mērķis arī pārslogot sevi, ir jābūt tomēr tajā robežā, kas ir no tiem 60 līdz 70 vai no 70 līdz 80%. Ja jūs izdomājat apmeklēt tomēr šos trenažieru zāli, tad kas būtu tie trenažieri, kas jums dotu šo te kardio, jeb izturības slodzi? Tādi izplatītākie trenažieri šeit ir šis velotrenažieris, viņu ir dažāda veida, starp citu cilvēkiem, kam ir problēmas ar ceļu locītavām, arī kam ir paaugstināts šis svars, nav labi skriet, bet šāds velotrenažieris, kur jūs sēžat un kustaties, turklāt šeit ļoti labi var dozēt slodzi. Teiksim, šajā trenažierī grūti ir to pulsu pārdozēt, ja jūs varētu tiešām arī noturēt 67 vai 70-80%. Tad ir vēl tādi nedaudz intensīvāks varētu būt slīdsoļu trenažieris, viņš tā kā sanāk slēpīties jūs esat, bet vēl ar rokām palīdzat sev kustēties. Skrejceliņš man šeit nav, bet tas ir tāds izplatītākais, kas ir tiešām visos sporta klubos skrejceliņš, un uz šī skrejceliņa jūs varat gan ātri iet, jūs varat iet kalnā, protams, tādi, kam jau tas izturības slieknis ir augstāks, arī var jau sākt skriet. Tad ir tāds pēdējo laiku, pāris gadus jau arī populārs ir aerēšanas trenažieris. Šitas ir slēpošanas trenažieris, attiecīgi jūs šeit veicat kustības tā kā slēpotu. Tā, jūs mani dzirdat, man te kaut kas parādījās. Tā. Jā, viss kārtībā. Jā, kaut kas man tur vienkārši izglītots tā apmulsa. Lūk, un tāds varbūt pēdējo gadu tāds hīts ir assault bike. Tas ir tāds trenažieris, kuru mēs minamies ar kājām, bet plus vēl papildus rokas iesaistās. Šis jau vairāk tādiem cilvēkiem, kuriem jau ir laba šī te izturība,
Pretējā gadījumā jūs esat iesācējs, jūs uz šāda te apsēdīsties un sāksiet, tur ātri tagad mīties, jūs tieši pretēji, jūs, to pulsu, teiksim, pārāk augstu uzsitīsiet, un tur jau atkal, nav tas labais efekts. Tā. Jā, tas ir par šiem te trenažieriem. Tad, nākamais, otrais svarīgais punkts, kā es arī minēju, bija šie spēka vingrinājumi, kas ir domāti ne tikai muskuļiem, bet tas arī ir patiesībā ļoti labs šis te kaulu treniņš. Un kāpēc šis dažāda veida spēka vingrinājumi arī mums šos te kaulus uzlabo? Jo kaulos ir šī kaulveida osteoblasti, un attiecīgi katrs spēks, kurš iedarbojas uz kaulu, viņš liek attiecīgi šiem kauliņiem, viņš tā kā mazu mikroplaisiņu rada, mazu, tas spēks, un tie osteoblasti sāk darboties, lai viņu aizpildītu. Un tā ar laiku tas kauls kļūst blīvāks, cietāks, stiprāks, un viņš kļūst vesels. Sākot ar 35 gadiem vispār kauliem ir tendence palikt trauslākiem, tad vēl jo vairāk ir tiešām svarīgi arī šos spēka vingrinājumus pildīt. Un kā mēs ar to darām? Tad pirmais, tāds ieteikums ir sākt ar savu ķermeņa svaru. Mums nav nepieciešams nekādas tur hanteles, nekādi svari. Mēs varam vienkārši sākt izpildīt pietupienus, izklupienus, roku saliekšana, iztaisnošana, vēl daudz dažādus vingrinājumus mēs varam sākt izpildīt ar savu ķermeņa svaru. Tad, kad mēs esam tikuši galā un esam veiksmīgi tikuši galā ar savu ķermeņa svaru, mēs jau varam ņemt arī kādu ārējo pretestību. Mēs varam sākt ar gumijām. Arī ļoti, ļoti laba, maiga tāda pretestība. Uzliekam kaut ko uz rokām, uz kājām un veicam tieši tos pašus vingrinājumus, ko bez gumijas, bet efekts ir lielāks. Protams, mēs varam sākt izmantot jau arī brīvos svarus, kas būtu hanteles, vai arī mēs varam doties uz trenažieru zāli un izmēģināt katru trenažieri, kurš ir tiešām domāts katrai muskuļa grupai. Teiksim, ir tie vairākie veidi. Arī spēka treniņiem ir sava intensitāte. Ja mēs runājam par tādu veselību, tīri tikai, lai būtu šis te pozitīvais efekts uz veselību, tad mums nav tiešām nepieciešams ņemt tur kaut kādus milzīgus svarus un tagad darboties. Tie ir 50 līdz 60% no maksimālās jūsu iespējamās pretestības. Ja, piemēram, ja jūs varat, ar 2-kilogramīgu hantelīti 25 reizes izpildīt, rokas pacelšanu, tad tas būtu priekš jums tie 50-60%. Ja, teiksim, tādā veidā mēs konkrēts svars, vai tā arī var būt vienkārši roka sākotnēji, un šīs kustības ar roku vai ar kāju mēs veicam šīs 15 līdz 25 reizes, tad principā tie būtu tie 50-60%, un ar to pilnīgi pietiek, lai jūs, teiksim, ja jūs esat iesācēji vai arī vienkārši vēlaties noturēt, savu šo rezultātu. Tie, kas iet uz sporta zāli un vēlas caur spēka treniņiem attīstīt vairāk savu spēku, protams, tad jau viņi ņem lielāku pretestību, jeb lielāku smagumu, kas jau būtu tie 60 līdz 70%. Bet, sākot ar 70%, ja jūs gribat tiešām attīstīt gan maksimālo spēku, gan uzaudzēt muskuļu masu, tad tai pretestībai jau jābūt tiem 70%. Bet, kā jau es arī teicu, ja šeit mums ir akcents uz šo te veselību, nevis uz kaut kādiem konkrētiem tādiem jau specifiskiem mērķiem, tad pietiek ar pretestību 50 līdz 60% un daudz atkārtojumi. Atpūtas pauzes starp atkārtojumiem. Arī atkarībā no mērķiem var būt dažādas atpūtas pauzes. Ja ir mērķis palielināt šo te spēka izturību, tad principā, ja jūs ar mazu svaru vai bez svara taisat tos 15 līdz 25 atkārtojumus, tad atpūtas pauze ir apmēram 1 minūte. Ja mēs, teiksim, izmantojam jau lielāku svaru, piemēram, mums jau ir mērķis audzēt savu maksimālo spēku, jo lielāku svaru mēs ņemam un ceļam, jo mums ar tiem piegājieniem vajag lielāku atpūtas pauzi, bet ja mēs gribam uzaudzēt muskuļu masu, tad mums vajag ar lielu svaru, bet ar mazu atpūtas pauzi. Tas ir tāds, varbūt, ieskatām, kā pamainot šos kritērijus, pamainās arī tas
trenējošais efekts. Tad, kā jau es arī minēju, visam gan šis te kardio treniņš, gan spēka treniņš, šie abi ir svarīgi, un tur arī dozējums, bet visam tam pa vidu mums ir svarīgi arī attīstīt savu veiklību. Kas ir veiklība? Tas ir līdzsvars, ja, spēja sevi noturēt, un tā ir koordinācija. Tad, principā, veicot dažāda veida šos pašus spēka vai kardio vingrinājumus, mēs arī varam mainot kaut kādus parametrus, tādā veidā mēs varam trenēt arī šo savu koordināciju un līdzsvaru. Piemēram, veikt kaut kādas darbības stāvot uz vienas kājas, ja, vai, piemēram, veikt pietupienus, piecelties un mest bumbu pāriniekam. Ja, tādā veidā arī mēs trenējam šo te koordināciju. Aktivitāšu veidi, ja, kas arī ļoti labi mums trenē šo te koordināciju, līdzsvaru, dejošana, tas ir perfekts koordinācijas treniņš. Tev tur ir soļi nāk klāt, ir sarežģītāki soļi, ir jāmaina virziens, ja, tas ļoti labi trenē šo te koordināciju. Līdzsvars, tāds no tādiem populārākajām aktivitātēm ir kaut vai riteņbraukšana, un vēl kā mēs varam līdzsvaru trenēt, mēs varam veikt aktivitāti, piemēram, ar aizvērtām acīm. Pamēģināt tā kā noturēt sevi uz vienas kājas ar atvērtām acīm, un pamēģināt tieši to pašu izdarīt, aizverot acis. Tas ir tā vairāk izaicinoši, ja? Bet tādā veidā mēs arī varam trenēt savu līdzsvaru ļoti tādiem maziem knitiņiem. Lokanības vingrinājumu iekļaušana pirms un pēc fiziskām aktivitātēm. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja? Tad attiecīgi, ja mēs veicam šos stiepšanās vingrinājumus pirms fiziskām aktivitātēm, tas mums samazina risku izmežģīt locītavas, sastiept muskuļu saites, ja, teiksim, šo te sasprindzinājumu noņemt. Bet šeit ir tādas divas nianses. Tad sanāk, pirms fiziskām aktivitātēm mēs vairāk iesildam muskuļu grupas, mēs izapļojam locītavas visas, tur ceļu, locītavas, plecu, gūžu locītavas mēs izapļojam, ja? Un mēs līdz 10 sekundēm varam iestiept kādu muskuļu grupu, lai nezaudētu šī muskuļa tādu spēju ātri sarauties un veikt kaut kādas darbības. Savukārt pēc fiziskām aktivitātēm, tur gan mēs varam jau tiešām šo muskuli pastiept ilgāk. Līdz ar to mēs varam katru muskuļu grupu jau stiept vairāk kā 10 sekundes, kamēr mēs jūtam, ka tas saspringzinājums tā kā muskulī pazūd. Ja? Tās ir tādas divas nianses. Protams, mēs lokanību varam vienkārši, ja mēs jūtamies pietiekami lokani, tad mēs vienkārši lokanību nedaudz iekļaujam pirms fiziskām aktivitātēm un pēc, bet mēs arī vienkārši varam attīstīt lokanību, veicot tādus treniņus, kas attīsta šo lokanību. Ja mēs vēlamies palielināt lokanību, ja, tad vēlams ar šiem vingrinājumiem nodarboties tā kā vēlams katru dienu, tad katru muskuļu grupu iestiept 15 līdz 30 sekundes un kādi 3 līdz 5 atkārtojumi. Ja, ja mēs vēlamies savu lokanību uzturēt, ja, tad tās ir 2 līdz 3 reizes nedēļā un tad tā kā ar vienu atkārtojumu. Tas būs tāds kā uzturošs. Un fiziskās aktivitātes, kas attīsta lokanību, tā ir joga, tās ir pilates, tā ir ārstnieciskā vingrošana, arī dejošana attīsta lokanību, ja tādas dejošanas, kur nepieciešama šī te plastika un kustības, ja. Protams, arī ir šāda veida aktivitātes. Jā. Tad, balstoties uz visu šo te webinārā tā kā kopumu, tad tas, ko jau sengrieķu filozofs Aristoteles jau atklāja 4. gadsimtā pirms mūsu ēras, arī šodien mēs to redzam, ka tas nav, kad arī šodien tas tā ir, un jau toreiz tā bija, un arī tagad ir, ka nekas tā nenovāja, negrauj cilvēku organismu, kā ilgstošā fiziska bezdarbība. Cilvēka ķermenis ir radīts, lai kustētos. Patiesībā mūsu sirds vislabāk strādā, tad, kad mēs kustamies, jo arī muskuļu darbība palīdz sirdī veiksmīgāk veikt savu funkciju. Bet svarīgi ir tas, lai mums patiktu kustēties. Tāpēc, ja kādam nepatīk skriet vai nepatīk, tur slēpot, nepatīk iet uz sporta zāli, tad tas nav jādara. Ir jāatrod tāda
tāda tā kā šī fiziskā aktivitāte, kur no paša procesa mēs gūtu tādu gandarījumu, baudu, un tad jau arī mēs kustēsimies, darīsim, un tad jau arī tas, tā teikt, veicinās mūsu, šo te veselību, uzlabos, noturēs. Tāpēc laikam tas ir lielākais, man šķiet, arī tāds izaicinājums mūsdienās atrast to savu veidu, kā kustēties un būt laimīgam un veselam.